Nu, sveiciens visiem! Ļoti priecājos atkal tikties, un nu jau ar tādu pavasarīgu noskaņojumu, jo saulīte spīd spožāk. Nu, siltumiņš nemaz mums vēl tā nenāk tik ātri, bet nu ir tikai marts sākums. Tā kā ļoti labi, es tiešām priecājos, kad ir saulīte. Ceru, ka jūs arī. Un, protams, lietus arī ir vajadzīgs, bet ir tik skaistas tie saulēnās dieniņas ar zilām debesīm un sniegpulkstenīšiem, un jau krokusiņus arī esmu manījusi. Tā kā tiešām ļoti liels prieks un ceru, ka arī tas jūs priecē, un katrs šis ziediņš tiešām dod mums arī tādu enerģiju, un lai mēs katru dienu labāk justos. Tā kā noteikti izbaudiet šo skaisto laiku, atrodiet laiku kādām pastaigām, un šodien turpinām par svarīgu tēmu. Praktiski viss jau, kas ir saistīts ar veselību, ir svarīgs, bet par organismu attīrīšanu tieši šobrīd ir arī dilstošais mēnesis, un ir vislabāk to darīt. Un pagājušais mēs iesākām ar tādu nedaudz, es teikšu, tādu, nu, tā kā iesākumu attīrīšanai, gan ar pretparazītisko programmu, gan ar to, kā sagatavot organismu tādām dziļākai attīrīšanai, un šodien tieši par to mēs arī runāsim. Jo mums katram vajag enerģiju, un mums ir jāsaprot, ka mūsu organisms ir spējīgs pats ļoti daudz ko izdarīt, atjaunot, attīrīties, lai viss nonāk arī šūniņās, bet mums vienkārši ir jāpalīdz un jārada atbilstoši šī situācija, lai viņš spētu veikt visu to, ko viņš tiešām var izdarīt. Un ticiet man, viņš var ļoti daudz ko izdarīt, tikai jārada atbilstoši apstākļi. Nu, tātad mazai atkārtošanai, runājot par attīrīšanu, noteikti pats svarīgākais, kā mēs pagājušajā izrunājam, ir ūdens režīms, noteikti veikt regulāri šo attīrīšanu, un tieši pieskaramies šī pretparazītiskai attīrīšanai, jo sevišķi bērniem, kas uzsāk bērnu dārza gaitas, bet tik vienam. Ja? Un šodien tad tālāk vairāk par tiem toksīniem, ko arī izdala parazīti, un tālāk par tādu dziļāku attīrīšanu, ko mēs varam attīrīt, un kāpēc vispār jātiek tas zarnutrakts vēl spēcīgāk. Lūdzu, dodu vārdu Girtam, un tad jau tālāk Sandriņa, to mums noteikti šodien būs ļoti vajadzīga. Labs vakars visiem. Un ar attīrīšanos, ja varētu teikt, ir līdzīgi kā ar mājas tīrīšanu. Teiksim, ja mēs kārtīgi gribam iztīrīt māju, tad ko mēs darām? Mēs sameklējam ūdeni, sameklējam dažādas tur lupatas un palīgi ierīces, lai to visu efektīvāk varētu veikt. Līdzīgi ir ar organisma attīrīšanu, jo šeit nedara tā kā steiga. Ja mēs esam izvēlējušies organismu attīrīt ar dabiskām vielām, tad mēs vispirms, protams, nodrošinām šo ūdens režīmu, kas ir pamats visam, gan veselībai, gan arī attīrīšanai. Ja mēs padomājam, vai tad ar sausu lupatu mājā, piemēram, varēs izslaucīt kādu telpu tā, lai tur mazāk paliek putekļi. Visdrīzāk, ka tas neizdosies. Kaut gan ir tās modernās un tādas visādas tās lupatiņas. Bet pie organismu tad mēs saprotam vienu, ja mēs esam palūguši gan ūdens režīmu nodrošinājuši, gan arī palūguši tādus liekēžus un nedraugus uz izeju, tad mēs varam ķerties jau tā pie nākamā tāda līmeņa pie attīrīšanas. Tas ir jau domāt par to, kā mēs mazināsim šīs te apkārtējās vides, jeb tāda mazāk labvēlīgu vielu, tautas valodā viņas arī sauc par toksīnu, kur atrodas gan mums ārpusē, gan arī organisma iekšpusē dažādu procesu rezultātā. Viņi var rasties, kā mēs no tiem varētu tikt vaļā. Un šeit mēs palūksim varbūt doktorei Sandrai paskaidrot, varbūt, kā viņi skatās, kā doktors jau, teiksim, uz šo attīrīšanas procesiem, tādās kā pakāpēs, ja, teiksim, ūdens mums ir, mēs esam palūguši nelūgtos ciemiņus, tā teikt, uz izeju, ko tad tālāk īsti vajadzētu? Nākamais solis loģiski ir ķerties klāt vienai no pamat sistēmām, kas ir cilvēka organismā. Un es domāju, ka piekritīsiet man, ka tā ir gremošanas sistēma. Ja? Augšējā daļa gremošanas sistēmai, sākot ar mutes dobumu, zobiem, barības vads, kuņģis, tie to pārtiku tā kā sagaida, un ne tikai pārtiku, ja? Bet tālāk jau, kas ir aiz kuņģa, zarnu trakts,
tā ir pēc būtības it kā vienkārši sistēma, caurule, bet ļoti gara caurule. Ja tievās zarnas vien veido aptuveni 9 metrus, mums ir jāķerās klāt šīs caurules attīrīšanai, lai tur būtu viss skaists, spīdīgs, tā kā, vispodrākie logu stikli, ka mēs pavasarī gaidot saulīti, viņus tīram, lai viss būtu, lai gaisa mums nāktu vairāk iekšā dzīvoklī, mājā, ja, jebkurā istabā. Tad zarnu traktam ir jābūt spožam tāpēc, lai spētu aizvadīt projām sliktās lietas, kas ir radušās, kas organismam arī ir nevajadzīgas, kas ir palikušas pāri gremošanas procesā, un lai caur zarnu trakta sieniņām organismā atpakaļ uzsūktos labās vielas. Pirmām kārtām, jo es vienmēr gribu uzsvērt par minerālu vielām, bet, protams, ne tikai minerālu vielas, un spožam zarnu traktam arī jābūt līdz pat pašai izejai, jo ūdens, kas ir mūsu dzīvības un veselības pamats, uzsūcas atpakaļ organismā resnajās zarnās. Jau tā kā noslēguma daļā resno zarnu, un ja tur ir netīrība, tad ir tā, kā ir, tas ūdens nonāk mūsos atpakaļ, kāds no viņš nonāk, un rada tikai problēmas, nevis uztur mūsu veselību. Tāpēc ķeramies klāt zarnu traktam. Jā, paldies. Un saka, lūdzu, Sandra, nereti ir dzirdēts, teiksim, tas modernais vārds, tur toksīni tādi, toksīni šādi, bet kā tad sanāk, ja mēs pieņemam, kad mums aknas un nieres ir tie galvenie filtri organismā, kā tad ar tiem šajā procesā? Kā? Atkarībā, kāda zarnu trakta tīrīšana tiek veikta, jā, un kāds ir cilvēka veselības stāvoklis. Ja daudz maz tas ir, jauns cilvēks, spēka gados, nav hronisku saslimšanu, tad varam ķerties klāt zarnu traktam, īpaši arī nesagatavojot ne aknas, ne nieres. Bet, ja cilvēkam ir problēmas ar veselību, medikamenti tiek lietoti, kā, teiksim, ir nonācis jau pie diagnozēm, tad, drusciņi ir jāpiedomā arī pirms zarnu trakta tīrīšanas par to, jāsaprot, cik labi strādā aknas, kas ir pirmais organismu filtrs, kas attīra jebkādu piesārņojumu, kas nokļūst asinsritē, un savukārt vai nieres kā noslēdzošais filtrs ir spējīgs to visu aizvadīt projām. Par to vienkārši jābūt cilvēkam skaidrībā. Ja vēl jau ir variants, ka pie tām programmām, ko mēs veidojam un lietojam zarnu trakta tīrīšanai, mēs jau varam arī, kā saka, šo to pielikt klāt, piekombinēt, tas, kas palīdz gan nierēm, gan aknām vieglāk strādāt. Ir varianti, Ģiet. Jā, paldies. Sovet, lūdzu. Jā, jo redzam, tieši par to mēs arī tālāk paturpināsim. Un ja tādu pamazām, tādu pēcsacīgumu, lai tiešām tas būtu noderīgi visiem cilvēkiem, ja, kad ir arī šī pretparazīts, kā tomēr programma izieta, tad mēs varam ķerties, kā jau Sandriņa teica, arī tām akniņām nierītēm palīdzēt. Un tieši šodien par šo tiešām ļoti labi saliktu programmu, ko ir ārsti salikuši no šiem Koraļa kluba produktiņiem, arī šodien pastāstīsim. Lūdzu, Jirtis, palūkšu varbūt prezentāciju. Un tā īsi iziesim cauri, lai jūs saprastu. Ies runa par tādām 2 programmām, un kas ļoti labi, kad šeit ir tieši komplektā salikti produkti, kas palīdz tieši šo toksinu izvedēji. Tātad Coral Detox, un otra ir programma Coral Detox Plus. Nedaudz iepazīstināšu arī, kāda ir viņiem atšķirība un kam kurš būs vairāk nepieciešams. Kā jau es teicu, mēs šīt apakaļ, iepriekšējo minēs, Paldies, kad mēs esam ļoti pašregulējoša sistēma, kas visu var, bet mēs nevaram iztikt bez tiem ārējiem toksīniem un iekšējiem visdažādiem faktoriem, kas iespaido mūsu organismu un arī līdz ar to mūsu organisma veselību. Lūdzu tālāk. Un te mēs redzam, ka toksīni, kas nonāk organismā, ir, kā jau es teicu, gan no ārā iegūtie, gan arī iekšā, mēs arī pašā organismā, gan to, ko mēs ēdam, kas paliek, gan katra šūniņa atjaunojas, un tāpēc ir endotoksīni un eksotoksīni, kas ir svarīgi ar viņiem tikt galā. Un, paldies, tālāk, un ja mēs skatāmies, tad vidēji organismā ir 80% tieši šie ūdenī šķīstošie toksīni un 20% tauko šķīstošie toksīni.
Un ja mēs skatāmies, kas notiek ar organismu, paldies tālāk, kas notiek, ja organisms netiek ar šo toksīnu izvadi. Tātad jau minētās arī iepriekšējos zumos ādas problēmas, grēmošanas traucējumi, elpošanas sistēmas saslimšanas, tāpat locītavas un kaulu problēmas dažāds var būt tieši šo toksīnu, kad organisms netiek ar šo toksīnu izvadi. Tāpat psiholoģiskie dažādi traucējumi, tīpaši, ja ir tādas gan noguruma pazīmes, gan tāds visu laiku tāds uztraukums vai visu laiku nervozitāte. Un pat paskatieties, asinsspiediens var, arteriālais spiediens palielināties, ja ir problēmas ar šo toksīnu izvadi. Paldies! Un kāpēc tas tā notiek? Mēs jau tā kā minējām, protams, ja, gan no agresīvās vides, kas no ārpuses, gan jūs redzat vesels liels punkts ūdens trūkums organismā. Un, protams, tāpat, kad tas toksīnu tieši tā ir ļoti liels daudzums, un ja tā ūdens nav, un ja vēl vide apkārt ir šī diezgan, tāda toksiska, un es teikšu, pilsētās vēl jo vairāk, ja, tad pie tā ir ļoti sevišķi jāpiedomā. Lūdzu, tālāk. Un te mēs redzam, kādi ir šie intoksikācijas vai, tā vienkāršā valodā sakot, pat tāda tā kā saindēšanās simptomi, jo ar to, ja organisms netiek galā ar šiem toksīniem, notiek organisma saindēšana. Ja? Paldies. Tālāk. Un ko te mēs varam darīt? Kā man patīk šitas pāris? Mēs viņu saucam par Padhamuķņikovu pāri, kur ir abi profesionāli, gan ārsti, gan, kā redzat, zinātņu kandidāte ir pati Olga, un viņi ir izveidojuši šo programmu, kas ir Coral Detox un Coral Detox Plus. Jā, lūdzu, iesim tālāk, kur ir produktiņa, lai jūs tad saprastu. Jums jau zināmie mūsu mīļais koralmaina ūdentiņš un H500. Un šie produkti ir tie, kas tieši, teikšu tā, palīdz izvadīt šos ūdenī šķīstošos toksīnus. Un vēl divi unikāli produkti, kas ir asimilators un lecitīns, kas tieši palīdz taukos šķīstošiem toksīniem. Un vēlreiz tādai atkārtošanai lūdzu uz priekšu, ko tad dara tas mūsu koralītis? Protams, tas ir dabīgas izcelsmes minerāli tāds komplekss, kurš ļoti uzlabo ūdens kvalitāti, un viņš var uzreiz, mūsu šūniņas var momentāli ūdentiņu uzņemt, un nav jāpieliek šī papildus lielā enerģija, lai ūdeni, ko mēs iedzeram, viņš pārstrādātu par bioloģiski pieejamu. Un unikālais, kā es saku, viens no mīļākiem maniem produktiem, kas ir H500, kas arī palīdz tieši pie ūdenī šķīstošo toksīnu izvades. Šie ir mani ikdienas produkti vispār ikdienā, jo dod gan tādu spēku, jo, ja toksīni izvadās, organismam uzreiz ir spēks darboties, uzreiz spēks attīstīties, gan viņš palīdz mūsu šūniņai kļūt, es teikšu, vienkārši valodā daudz veselākai. Un, ja iet runa par tauko šķīstošiem toksīniem, tad tas ir koralecitīns, kuru arī varētu stāstīt veselas, man liekas, ka pat lekciju stāstīt to veselu zūmu tikai par šo produktu. Papildus tam, kad viņam ir šo tauko šķīstošo toksīnu izvades, tā īpašība, viņš ir vajadzīgs katrai mūsu nervu šūniņai. Tas ir aizsargs katrai mūsu nervu šūnai. Un asimilators, ko te mēs darītu? Nākošo lūdzu, jā, ko tad mēs darītu pēc fermentiem, jo visi pārstrādes procesi organismā arī notiek pateicoties fermentiem, un līdz ar to, tad, kad tiek toksīni izvadīti, vēl jo vairāk arī tad, kad tiek parazīti izvadīti, ir nepieciešami šie papildus fermenti, un asimilators šeit ļoti labi palīdz. Un, ja mēs ejam tālāk, varbūt palūkšu tālāk, kāda ir atšķirība, kas nāk vēl divi produktiņi klāt, Coral alfa girtiņi. Pašķirsim uz priekšu, jo šis, starp citu, visiem Coral kluba klientiem ir pieejams arī mājaslapā. Jūs variet atrast pie materiāliem šo prezentāciju. Tātad pentokāns, vienkārši unikāls produkts, kas palīdz visai mūsu mikrocirkulācijai, un vēl jo vairāk viņš apgāda organismu gan ar papildus C vitamīnu, gan ar kāliju, jo agrāk, senos laikos,
bija tā, ka tas kālijs bija vairāk pieejams nekā nātrijs, bet tas ir kālijs un nātrijs vajadzīgs, lai organismā notiktu normāla apmaiņa dažādu procesu. Bet šobrīd ir tā, ka tas sāls vai nātrijs mums ir vairāk pieejams un tieši kālijs trūkst. Tāpēc šis ir ļoti labs produkts, lai vispār šūnā notiktu dažādi apmaiņas procesi. Un atkal mums jau zināmā lucerna vai korala alfa, kas ir ne tikai tāds dabīgs izcelsmes vitamīnu un minerālu vielu avots, viņš ir arī viens no retajiem produktiem, kur ir dabīgais fluors, ne tikai viņš rada šo organisma detoksikāciju, palīdz izvadīt, tā kā tāds sorbentiņš uzsūc, bet tāpat viņš ir barošanas tāds elements mūsu labvēlīgām baktērijām. Un kā ziniet, ja labvēlīgās baktērijas mums ir pietiekoši organismā, tad arī ir tīpaši zarnu traktā, tad arī mūsu imunitāte ir daudz, daudz labāka. Paldies, Jāģer, šīs programmas ir ļoti labi saliktas, un es teikšu tā, ka lielākoties šie produkti ir vispār, piemēram, man arī tādi ikdienas produkti. Un es zinu, Ģirt, kad arī tev viņi ir diezgan tiešām tādi, ko mēs vairāk vai mazāk lietojam ikdienā, jo tas ir tas, kas uztur tādu pamata veselību un arī ikdienā palīdz cīnīties ar šiem toksīniem. Jā, tieši tā, jo kā mēs no savu intensīvo dzīvi dzīvojot, aizvien vairāk esam spiesti atrasties vidē, kur ir tā kā industrializācija vairāk, kur ir visādi elektromagnetiskie starojumi, visādi, teiksim, ūdens kvalitāte ir liela problēma, ir laba dzīve pārtika, ir vēl lielāka problēma, jo lielveikalos vai veikalos to arvien grūtāk un grūtāk ir atrast, ja, piemēram, tur uz kafijām pēkšņi parādās visādas vardītes virsū, uz šokolādes vai vēl kādiem citiem produktiem, vienmēr sakot, pasaule tiecās tā kā industrializācijas virzienā, bet mums kā cilvēkiem atkal jāizdzīvo ar to, kad mēs sevī pašos saglabājam tīru vidi. Un tīru vidi mēs varam, viens no veidiem ir tad lietojot labu ūdeni, kas ir draudzīgs organismam, un nodrošināt šo skaitīgo vielu izvades procesus, kas ir dabiski ar dabiskām vielām. Un pilnīgi pareizi to arī var apliecināt gan daktara mūsu, gan jebkurš, kas produktus pazīst, bez viņiem būtu ļoti, ļoti grūti. Tieši tāpēc mums vajag ikdienā domāt līdzi par to, ko mēs ēdam un ko mēs dzeram. Un kāpēc tad vispār vajag mēģināt dabiski attīrīties? Varbūt uzdosim jautājumu daktarē. Kam dēļ, Sandra? Mēs jau varētu ieiet kaut kādā baro kamerā, piemēram, ja, un tur ķīmiski, kā dara, asinis attīra vienkārši ķīmiski un viss, jā, izej ārā, tur izfiltrēts un viss kārtībā. Tavs viedoklis. Jā, asins te varbūt arī varētu izlaist cauri kaut kādam, nezinu, sietiņam, filtram, vienalga kā to aparātu nosauktu, jā, bet viss pārējais jau organisms neattīrās. Kur tad, paliek starpšūnu šķidrums, limfatiskā sistēma, jā, visur jau katru sekundi nav visas asins klātbūtne, jā. Ir kaut kāda daļa, kur neviens aparāts faktiski netiek klāt. Tāpēc jau mums vajag iet visiem etapiem secīgi cauri, lai tiktu visam klāt, pilnīgi visam. Ūdens, pārtiku pieskatam, jā, tiekam galā lielākā vai mazākā mērā ar parazītiem, tad seko attīrošās programmas, jo vienkārši tā mūsu organisms ir iekārtots, ka viņam ir jāiet secīgi palīgā. Un kāpēc dabīgajiem? Tāpēc, ka mēs esam dabas bērni, jā? No dabas mēs esam nākuši. Un mūsu organisms, tā skaitā tie filtri ar jaknes, viņas nav pielāgotas atindēt tik perfekti visus produktus, kas ir sintezēti. Ja, kaut vai pretparazitārie līdzekļi. Tas ir pirmais, ko pielietoja medicīnā kā attīrošos līdzekļus, jā. Tie sintezētie produkti, kas ļoti, ļoti toksiski iedarbojas, protams, uz pašu parazītu, viņš tiek nobeigts. Un tad, kamēr viņš tur tiek laukā no tā zarnu trakta, kurā galā viņš ir bijis. Bet tālāk jau šie toksīni ir jātīra arī aknām. Ja? Kā viņas ar to visu tiek galā, Dievs vien zina. Ja? Tad kāpēc mums vajag lieku slodzi uzlikt
visam savam organismam, un tad jau parādās atkal visi tie simptomi, ko Solvita arī uzskaitīja. Ja mēs varam atgriezties pie varbūt zināmā mērā aizmirstām lietām, dabīgām lietām, jo agrāk taču cilvēki arī attīrīja savu organismu. Kā es smejos, ja, ka ja cilvēki nebūtu attīrījuši organismu, tad jau parazīti, piedodiet, būtu apēduši mūsu senčus, un mēs šeit skaisti nesēdētu un nerunātos šovakar, ja, kā dabīgi attīrīt savu organismu. Un to ir jādara regulāri. Nevis tad, kad varbūt jau tur kādu mēs ieraugam podā, piemēram, ja, bet tad, kad sajūtam kaut kādas savas pašsajūtas izmaiņas uz negatīvo pusi, un labāk jau ir profilaktiski. 2 reizes gadā, pavasaris, rudens, kā teica sākumā arī Solvita, ka šitais ir ideāls laiks šobrīd vienkārši uzsākt lielāku vai mazāk tomēr profilaktisku attīrošo programmu. Jo mans mīļais teiciens ir, ka profilakse ir nesāpīgāka, ekonomiskāka, nekā jau tālāk dzīšanās pakaļ veselībai, kad viņi ir sabojāta. Tāpēc tā. Paldies par atbildi. Jā, un turpinot, piemēram, šo tēmu zarnu trakta attīrīšanu, es vēlējos nodemonstrēt, varbūt vienu tādu attēlu, lai saprastu, kad no dabas veidots mums zarnu trakts, viņš ir ārkārtīgi interesants un savā ziņā arī, neparasts. Un iedomājieties, ja, teiksim, zarnu trakta virsmu, viņi ir tā kā bārkstiņām, kas visu šo lielo darbu, gan barības vielu uzņemšanu, gan tālāk arī pa viņu virzās šīs te barības masas, viņiem ir jānodrošina. Tad iedomājieties, kāds ir vajadzīgs šis attīrīšanas process, lai, piemēram, atkal man gribās tā no prakses teikt, piemēram, paklāju ar garām bārkstīm, kā mēs varam attīrīt. Ja mēs, protams, varam ņemt, tad viņu dauzīt, kas ir vienīgais tāds, ļoti reālais tāds piegājiens. Bet patiesībā ir cilvēki gadu desmitiem strādājuši un domājuši, kā tad patiesībā ar dabiskām vielām, ar dabiskiem augiem, ar dabisku tādu izstrādātu programmu varētu veikt organismu zarnu trakta attīrīšanu. Un mēs skaidri un gaiši zinām, ka šādas attīrīšanas programmas ir un viņas ļoti, ļoti labi strādā. Un katrs, kas viņu ir veicis, tā skaitā arī es varētu stāstīt pa viņām noteikti stundām ilgi, jo, kā mums teica, pa minūtēm tu atceries tās sajūtas, kā tas ir sākums un kā tas ir, tā teikt, kā sacerējumā tas ir vidus, tas galvenais un kā tas ir tas noslēgums. Bet viens secinājums no tā visa ir unikāls, pēc tam tu vienkārši lido pēc šādas attīrīšanas programmas. Bet, protams, tas ir darbs, tās ir domas, un es došu vārdu Evitai. Viņa kā reizi ļoti pieredzējusi, ja tagad arī iet šādu foršu attīrīšanas programmu. Lūdzu. Sveicināti visiem! Girta izstāstīja visas manas emocijas šobrīd. Tik tiešām tā ir. Es esmu pašā posma sākumā. Es eju dziļo attīrīšanu, pēc tam pastāstīšu kādu. Pašsajūta ir fantastiska. Man ir tādas arī, es teikšu, tauku rezervītes, ja, un es viņas tik ļoti jūtu, man ir tāda sajūta, ka tur ir tukšums, tad arī ūdens neuzkrājās man organismā, un tik labas sajūtas, ja, un es arī esmu gājuši šo dziļo attīrīšanu, jau pasen, un es sajūtu, ka to vajag atkārtot, jo es aprīlī ceļošu, un jūs saprotiet, es gribu skaistas bildes, es gribu labi iztīties. Un tā iemesla dēļ es izvēlējos iet kolu vadu. Un šo kolu vadu ir izveidojis zinātnieks Alberts Zērs, Kanādas zinātnieks. Un es jums godīgi saku, viņš ir tik unikāli šo programmu izveidojis, ka tur ir tikai dabas augi, 2 nedēļas, un tu esi pilnīgi cits cilvēks. Tev āda uzlabojās, enerģija parādās. Man meitenes arī teikušas, ka oža, ja, viņas apēda to pusi ābolu, ko kādreiz 2 apēda tā vietā, ja, tad līdz ar to tā ir ekonomija. Es smējos, tiešām mazāk ēst gribās, ja, un tu izjūti, izbaudi katru to kumostiņu, un arī kafeju vairs negribās, jo ir tiešām tīrs organisms, un mēs varam teikt, ka attīru šīs zarniņas, bet attīru vispār organismu kopumā, kā teica man Iveta, ģenerālā tīrīšana, un es viņu šobrīd eju, un es, protams, arī nosvēros pirms tam, tāpēc, ka kilogramiņi krītās,
krītās, nu, priekš manis, ja. Un līdz ar es arī vēl nomērījos, tā kā es varēšu jums pastāstīt rezultātu pēc 2 nedēļām. Un tātad, kas Kolovadā ir tik unikāls, ka tur arī baltais māls. Mēs jau ļoti labi zinām, kas ir baltais māls Latvijā. Un tās būs 4 dienas pēc tam, kad būs arī tāds baltais māls ar ceļmālu lapām jādzer. Un tad vispārējais negribās, jo viņš uzbriest un aizvāc visas tās fekālās masas izveda laukā. Un patiesībā tur nāk viss kaut kas. Man pat ir cilvēki teikuši, tur krāsainas tabletītes rindiņā, tur kaut kas dzīves bijis kādreiz un izlien laukā. Bet tas ir fantastiski, ka tu zini, ka viss, ko tu dari, tas ir tikai tev nākotnē labs, jā, jo, kā jau mēs dzirdējām, kas tik nenotiek mūsu zarnu traktā, vai ne? Kādi ir svarīgie procesi. Un otra programma, kuru es, diemžēl, neesmu vēl gājusi, tāpēc, ka man patīk tādu niknāku paņemt un tādu kārtīgu, lai to var just. Un ir arī Kolovada Like, tagad jauna izveidota. Man liekas, 2 gadi varbūt, nezinu, bet katrā ziņā tas ir ļoti labs līdzeklis, ja mēs negribam tā drastiski, negribam tā pa nopietnam un nav daudz īpaši laika tam pievērst uzmanību, jo ir arī kaut kāda ēšanas ierobežojumi, vismaz ieteicamie, jā. Tad tur ir šķiedrvielas, un tad arī var viegli paēst, un arī brīnišķīgi rezultāti, ko man cilvēki stāstījuši. Un manai pašai radiniecei arī bija tā, ka viņai bija problēmas ar muguru, godīgi sakot, viņas pārgāja izejot Kolovadu. Mums tās fekālās masas ir 2-3 kilogrami, kā kuram, un tu tiešām jūti, ka ne tikai tāpēc arī, bet arī tāpēc mums tas svars samazinās un arī tā. Tā kā tiešām iesaku no sirds padomāt par sevi, mīlēt sevi un atļauties kaut ko tādu, kur tu tiešām vismaz 2 nedēļu laikā jūties pavisam savādāk, un veselība 100% uzlabojās. Nevelti zinātnieks Alberts Zērs 20, man liekas, gadu garumā vāca šos augus. Domāties, cik viņš daudz veltīja laiku tam visam. Tāpēc tas ir jānovērtē. Paldies. Jā, paldies. Paldies, jā, es arī grīgs pieminēt, paldies, Evitiņa, viņš arī naturopāts un cik jau paudzēs. Un, Evitiņa, ja es drīkstu palūgt tev rezultātu, pagājušreiz līdz tam nenonācām, mēs runājām par veselo zarnu traktu, bet es zinu, ka tev bija ļoti labs viens rezultāts arī. Varbūt vari padalīties, lai cilvēki arī zina, ka tiešām tās programmas ir ļoti efektīvas un tiešām ļoti forši saliktas tā, lai viņas darbojās uz visu organismu. Jā, es ceru, ka neviens vēl nav aizmidzis. Es ātri izstāstīšu, ja? Man draugs Lauris, viņam ir 50 gadi palikuši, un viņam bija problēma ar kāju, viņš kliboja, un viņš jau dabūja arī invaliditāti un tā. Un tad man bija tāds sēdināts auģiks, un viņš iesēžās man blakus pasažieru sēdeklī, un viņš to kāju reāli ieceļ mašīnā. Reāli, es to visu redzēju. Un tad viņš izgāja šo veselo zarnu traktu, kas viņam parādījās. Viņam, kas svarīgākais bija, viņam nokritās svars un parādījās pleci. Jā. Viņam bija vairāk enerģija, āda ļoti labi uzlabojās. Un kas vēl svarīgākais, viņam pārgāja kājas sāpēšana. Nopietni. Viņš uzkāpa pa kāpnēm varēja, viņš man teica, ka viņš nevarēja arī nokāpt, viņam bija sāpīgi. Un iedomājieties, viņam nekas vairs nesāp, bet viņš invaliditāti atstāja, viņš teica, peļņa. Super, paldies, Evitiņa. Jā, lūdzu, Girtiņa, tu gribēji turpināt? Jā, mums ir 2 jautājumi. Es domāju, ka pēc nākamā runātāja mēģināsim atbildēt, Sandrija. Paskaties, varbūt, ja redzi. Jā, tagad es gribu dot vārdu Ingūniņai, vai tu tērēsi? Es tagad visus neredzu. Jā, labvakar. Brīnišķīgi. Es zinu, Ingūniņ, kad arī tu nav nemaz tik reti kā i Kolovadu, un zinu, protams, ka tās pirmās reizes ir jau visvairāk palikušas atmiņā, bet katru reizi jau ir tāds, savs tas labums un savas tās kolosālās sajūtas. Padalies ar savām, lūdzu. Jā. Mana pirmā Kolovada tika uzņemta ar ļoti lielu atbildību, un tās pirmās, ja es nemaldos, tās bija 7 sagatavošanās dienas, kad tātad attiecīgi tur bija jālieto rītā un vakarā, man liekas, kaut kādas, man liekas, ka tagad ir tāpat tās droši vien, vai ne? Ka bija jālieto no rīta un vakarā, attiecīgi, tur tas viss, ko Alberts Zērs ir sakomplektējis. Lūk. Un es ar ļoti, ļoti lielu atbildību
piegāju tam visam un ēdu pareizi, varēja ēst šajās 7 dieniņās. Un man līdz tam vairs nebija enerģijas. Teiksim tā, es jutos ļoti tāda vārga, principā, vai ne? Un tad, kad es šo te pirmo posmu biju izgājusi, man parādījās enerģija, un man bija sajūta, ka man neko tālāk vairāk nevajag. Bet, kad bija tālāk tās mālu dienas, tad vajadzēja ļoti sakoncentrēties, ļoti, un tad es sapratu, kāpēc īsti ir vajadzīgas tās 7 dieniņas pirms tam. Nu, un pēc šīm mālu dienām, tad, kad jau varēja sākt atkal attiecīgi lēnām kaut ko lietot uzturā, tad es sajūtu, kā smažo burkāni, kā smažo grīķi, bez sāls, bez cukura, bez nekā. Vienkārši, tas bija kaut kas vienreizējs. Man parādījās tāda hiperoža, es varēju visu sajust. Visu, nu vienkārši tiešām pareizi Evitiņa teica, tieši tā, pilnīgi cits cilvēks. Nu, liek teikt, protams, ka svars mazinājās un ādas stāvoklis uzlabojās. Starp citu, man ir ļoti slikta redze, bet man pat bija sajūta, ka pat redze uzlabojas. Nu, kaut kā tā tas bija toreiz, tādas sajūtas. Man te paralēli meitenes sūta jautājumu, vai var lietot pusi no šīs kolovades. Tātad nevis 2 nedēļas, bet attiecīgi to visu saīsināt uz pusi. Tas būtu tāds jautājums. Paldies! Jā, Paldies, Ingoniņ, tiešām lieliski. Nu, varbūt dodam Sandriņai vārdu. Lūdzu, Girta, tu arī turpini. Jā, varbūt, ka tad pirmais tad jautājums ir, labi, sals un dažādi dabiski piemaisījumi. Cik tālu tas varētu risināt mūsu dzīvē? Teiksim, saprot, ka dažādi minerālu vielu trūkumu vai kaut klātbūtni. Kā tu, Girta, domā tieši par salu, kā tādu par nātriju? Nu, jā, nātrija chlorīds, un jūras Tur bija sals. jautājums, Sandriņ, jautājums bija čatiņā. Es vienkārši neredzu to pirmo jautājumu vairs, tāpēc es tā pārjautāju. Jūras sals ar 3 superdabīgiem komponentiem, teiksim, vienkārši. Jā. Nu, jūras sals ir labāks ar to, ka tur nav tikai, kā saka, pliks nātrijs, ka tur ir arī magnīs klāt un varbūt kalnu sals, varētu būt tur vēl citas minerālu vielas ir, bet visam ir jābūt līdzsvarā. Nātrijam ar kāliju, to, ko Salvits stāstīja, runājot par pentokānu. Nātrija ir par daudz mūsu dzīvē mūsdienās, tāpēc, lai cik kvalitatīvs sāls, ar viņu vajag uzmanīties. Viņš ir vajadzīgs, bet kopsumā diennakts laikā viņš nedrīkst pārsniegt 5 gramu devu. 5 grami, Rēķiniet to, ka nevis tīrā veidā, bet ka viņš ir arī produktos klāt jau pievienots sāls, Tas pats, piemēram, siers vai maize un tā tālāk, Tas būtu. Ar garšvielām vajag draudzēties. To, ka gribas varbūt tam ēdienam garšu dabūt, to nevajag akcentēt tikai uz nātriju, bet uz garšvielām. Es domāju, ka kombinācijas ir pieejams visādas. Paldies. Jā, un teiksim, ja cilvēks iet uz sporta zāli un svīst, pastiprināt svīst. To es redzēju, Edgars, par to svīšanu, kad cilvēks svīst sporta zālē, tas ir tikai normāli, vai pirtī ejot, bet ja ir ikdienā pastiprināta svīšana, tad tas nozīmē to, ka cilvēkam ir kāda veselības problēma, un limfatiskā sistēma šādā veidā mēģina kaut ko no organisma izgrūst laukā. To piesārņojumu, kas traucē viņai strādāt, Kā kompensācijas mehānisms sporta zālē, piemēram, vai pirtī, pietiekoša ūdens dzeršana, bet ir jākompensē pēc tam arī minerālu vielas, jo ar sviedriem kopā organisms zaudē minerālu vielas, arī tās, kas viņam ir vajadzīgas. Bet tur ir jāmeklē iemesls un jāsaprot, kas ir jātīra, kaut vai visi šie etapi, ko mēs jau esam runājuši līdz pat kolavadai. Tas ir. Un tad tālāk jau mums sekos par limfu runāsim arī nākamreizē. Par to, ka pusīti kolavadas, noteikti var cilvēks lietot, ja viņam varbūt ir kaut kāda veselības problēma, ka viņš nevar pilnu kolavadu lietot, bet tur nevajag saīsināt laiku, bet samazināt devu. Viss noteikti tāpat 2 nedēļu garumā, tikai no visiem produktiņiem puse. Paciņa ar produktiem ir no rīta un vakarā, tātad paņemam no katra pa pusītei, nevis veselu. Un tāpat arī tajās dienās, kad ir baltie māli.
pusīte tā baltā māla pulverīša un tā tālāk, bet visas pilnas 2 nedēļas. Super, paldies par atbildēm. Un tā kā mums laiks tuvojas un iet uz priekšu, mēs saprotam, ka viņam ir liela vērtība. Un šeit es vēlētos lūgt arī Ērika komentāru, kā ir organisms attīrīšana, un mēs saprotam, ka ar vienu tādu vienkāršu attīrīšanu tā nestrādā. Tā nav, teiksim, harmonija, un tur ir daudz, kas vēl apakšā un dziļāks un daudz. Lūdzu, Ērika. Jā, draugi, attīrīšana tā ir ļoti svarīga, jo mēs zinām, ka tās sajūtas, kā tikko arī stāstīja, parādās daudz plašāk. Mēs jūtam smaržu, garšu, skaidrāk acis, locītavas, visi kļūst labāk. Un visvieglāk ir to salīdzināt, teiksim, kā bija pirms vai kā ir pēc, vai, teiksim, kā ir procesā vienam un otram. Jā, jo salīdzinot, mēs šajā pasaulē ļoti daudz ko iepazīstam. Jā, un otrs, kas ir varbūt pats svarīgākais, ka tomēr, teiksim, tas, ka mēs miesā attīramies, tas arī nozīmē, ka mēs vairāk sāksim sajust arī savu, teiksim, iekšējo pasauli, savu garu, savu dvēseli, un mēs skaidri zinām, ka šā attīrīšanai jābūt, teiksim, kopā var teikt, kā gaveņa laikā, vai arī, kā mēs attīramies vienkārši kaut kas vasaras vidū, kā arī tīri ar domām, tas nozīmē dvēselē, un tikai tad mēs varam sajust šo iekšējo garā darbību, kā mieru, kā prieku, kā, teiksim, tādu domu dziļumu, domu skaidrību, ar labu miegu, ar labām sajūtām, ar tādu paplašinājumu. Tā kā paplašinājumu visā, tā kā ļoti svarīgi ir iesākt šo ceļu. Paldies visiem, arī Albertam Zeram, kā mēs runājam par Kolovadu un dažādām citām iespējām, vai vienkāršāku, vai sarežģītāku, vai tādu nopietnāko, bet tas, ka to izejot, neapšaubām mēs redzam uzlabojumu, un tad arī saprotam, kāpēc visas pasaules tautas iet šo ceļu gavēni, vai arī iet šo ceļu, kad samazina, teiksim, smago ēdienu un ļoti seko savam uzturam, lietojot uzturā dabīgo. Tā, Ģerta. Jā, super. Ļoti priecājamies un ļoti pateicamies. Un es domāju, ka mēs arī nākamajā reizē, kas būs pēc nedēļas, turpināsim runāt par šo tēmu un pētīt dziļāk, kas tad vēl organismā ir tāds, vēl mums neatklāts, ko mēs pēdējā laikā ļoti dzirdam arī vienu no top tēmām, piemēram, tā līmfas attīrīšana. Kas tad ir līmfa un ko tad viņa mūsu organismā dara, cik daudz viņa spēj mums uzlabot un palīdzēt veselības tādas situācijas risinot. Par to runāsim nākamajā reizē. Saulita? Jā, un es tiešām no sirds gribu pateikt ikvienam no jums, gan kurš runāja, gan arī ar to, ka jūs bijāt klāt ar mums, jo tas ir tiešām ļoti liels tāds prieks, un arī tas dod enerģiju. Un saprotiet to, kad mums ir jābūt ļoti tādiem, ļoti varošiem, lai mēs bez organisma attīrīšanas varam arī pat tās domas attīrīt. Bet redz, attīrot organismu, mēs palīdzām tām savām domām un padzerot šo koraļu ūdentiņu. Mums tās domas kļūst labākas un mēs domājam pozitīvāk un varam iet katru dienu un priecēt sevi un citus, būt veselāki un to nodot ne tikai bērniem, bet arī tālāk, jo, ir tāds laiks, kā kuram ir grūtāks, ir vēl grūtāks, ja? Citam ir, paldies Dievam, mēs varam saņemt to Dieva dāvanu un sajust to visu, ko gaiša diena dod, bet šis viss dabīgais no dabas dod to, kad mēs katru dienu varam kļūt skaistāki, varam kļūt laimīgāki, varam kļūt veselāki un priecēt sevi un citus. Tā kā baudīsim šo pavasarīgo laiku un tiekamies jau pēc nedēļas. Tā kā paldies arī par komentāriem. Skatos arī par to Angliju. Vēl jo vairāk tad novēlu jums šo visu dabīgo, visu, jāsaka to, kas ir nācis no dabas, un te mums ir tas, ja mēs nevaram paņemt no sava dārza, tad vismaz te ir tas, kā mēs varam piepildīt tos trūkstošos punktus, ko mēs nevaram saņemt ar pārtiku.
ņemiet to palīgā un būsim veseli un laimīgi. Paldies jums Paldies. visiem no sirds! Paldies. Paldies, paldies.